Viena no mīļākajiem vecās derības vārdiem ir Jēkaba vārdi, kur Jēkabs saka, es tevi neatlaidīšu, kamēr tu mani nesvētīsi. 1. Mūzes grāmata 32. nodaļa. Un šie ir tādi Jēkaba vārdi, kas nāk no sirds dziļumiem. Tā ir cilvēka balss, kas ir tumsā. Šī cīņa ar tā kunga eņģeli notiek naktī, tā notiek pie Jakobas upes, tātad tā ir kāda robežšķirtne. Kaut kas ir palicis pagātnē, viss tas, kas ir priekšā, ir miglā tīts, tur ir bailes, neziņa. Un lūk, Jēkabs ir palicis viens pats. Viņš ir palicis viens pats un kāds ar viņu cīnās. Šajā tumsā viņš pat sākotnēji nezina, ka tas ir pats tā kunga eņģelis. Viņa glābējs viņam šķiet kā pretinieks. Un tomēr šajā cīņā Jēkabs izcīna svētību. Viņš saka, es tevi neatlaidīšu, kamēr tu, jeb iekāms tu mani nesvētīsi. Un tas ir tāds paties ticības gars, kas nepadodas. Tas ir cilvēks, kurš neatlaižas no Dieva apsolījumiem. Pat tad, ja Dievs viņam šķiet kā pretinieks, pat tad, kad Dievs viņam šķiet kā svešinieks. Atcerieties, evaņģēlijos ir aprakstīta kāda sieviete, kura nāca Jēzum nopakaļ un sacīja, kungs, palīdzi, dziedini manu meitu. Un Jēzus tā kā iet prom un šķiet nemaz neuzklausa šīs sievas lūkšanu. Līdz kamēr iesaistās mācekļi, un viņi saka, ka tā sieva taču nāk un brēc man no muguras un atlaid viņu, un Jēzus saka tādus vārdus, viņš saka, ka neklājas maizīt atņemt bērniem un mest to sunīšiem priekšā. Lūk, Jēzus šķiet sievietei gluži kā pretinieks. Un tomēr šī sieviete neatkāpjas. Viņa saka, bet arī sunīši taču ēd no drupačām, kas nobirst no viņa saimnieka galda. Un es varu iedomāties, ka tajā brīdī Jēzus pasmaida un viņš saka, sieva, tava ticība ir liela. Un tā ir. Ticība nav viegla lieta. Tā nav tāda vienkārši pārliecība, un tā nav kā pastaiga pa parku, ka viss būs labi. Reizēm tā ir cīņa, bet šajā cīņā patiesa ticība nepadodas. Viņa iekrampējas Dieva vārda apsolījumā un saka, es tevi neatlaidīšu, Dievs, iekams tu mani nesvētīsi. Un tādas cīņas piedzīvojam arī mēs, piemēram, kad krītam kādā grēkā un ir grūti noticēt, ka Dievs man varētu piedot, ka mans grēks taču ir tik liels. Bet tu tomēr saki, jā, mans grēks ir liels, bet Kristus ir apsolījis piedošanu. Un es no šī apsolījuma neatlaidīšos un neatkāpšos. Vai kad, piemēram, tevi piemeklē kāda slimība vai vājums, kad tu zaudē cerību, un tu atkal lūdz un Dievs klusē. Un tomēr tu paliec pie šiem vārdiem, ka tas kungs ir tavs patvērums un tavs stiprums. Vai tad, kad cilvēki tevi atstumj un šķiet, ka viss ir pret tevi nostājušies, tas kungs saka, es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Tu, Dievs, esi mans aizstāvis, tu esi mans draugs. Tad, kad kādi mums tuvi mīļi cilvēki iet kādus bezdievības ceļus un mēs gribam teikt, nē, nav cerības, tur gan nav cerības, un mēs tomēr paliekam pie sava, ka Dievam ir visas lietas iespējamas. Lūk, mēs paliekam pie šiem apsolījumiem, ka tie, kas nāk pie Jēzus, tos tiešām Jēzus nekad neatstās. Mēs paliekam pie apsolījumu, ka man pietiek ar viņa žēlastību, lai Dieva spēks manā nespēkā varens parādās. Un tā tālāk un tā joprojām. Un arī tad, kad mūsu dzīvē ir šī ticības pārbaudījuma nakts, kad cīņa ilgst, un tā paliek arvien grūtāka. Atceries, ka bieži vien šajā mūsu neziņas naktī, šajā ticības pārbaudījuma naktī mēs necīnamies ar velnu, bet gan, ka tajā naktī mēs cīnamies bieži vien ar Dievu. Ar Dievu. Tikai tumsā esot, mēs neredzam, ka tas ir Dievs.
Un mums varbūt tas kādā brīdī pat šķiet, ka ir mūsu pretinieks velns. Jēkabs nepadevās, nepadodies arī tu. Viņš tika ievainots un aizgāja klibodams, bet viņš arī ieguva jaunu vārdu. Tevi vairs nesauks Jēkabs, bet Izraels. Tas, kas ar Dievu cīnījies un uzvarējis. Neatlaidies no Dieva apsolījumiem. Iekrampējies tajos un saki Dievam, Dievs, es tevi neatstāšu, pirms tu mani nesvētīsi. Es tevi neatlaidīšu. Es turēšos pie taviem apsolījumiem, kamēr tu mani nesvētīsi. Lai svētīga diena jums šodien!